Mūnārtam atbilde. Nesaprotu, kā savu vīrieti var negribēt, tak pati sieviete kādreiz viņu izvēlējās. Kas izmainās? Mazliet no dvēseliskā skatu punkta. Izmainās tas, ka tu satiec attiecīgi savu vīrieti vai sievieti, un jūs ejat tā kā, teiksim, vienā klasītē kopā. Jūs esat nolēmuši kaut ko apgūt. Vai nu ģimeni dibināt, vai biznesu kopā veidot, vai kaut kādu mācību viens otram iedot, un jūs tieši priekš tā arī satiekaties. Zemes dzīvē tas var ilgt 5 gadi, 10, 15, 20, citam mēnesis, citam diena, citam pusdiena, un viss ir izdarīts. Mēs nezinām, kāda šīs mācības, ko katrs iet, bet zinām skaidri, ka mēs savā dzīvē nesatiekam nevienu cilvēku tāpat vien. Nu, lūk, un īpašie drāmas teātri sākas brīdī, kad mēs satiekam vīrieti jeb sievieti savā dzīvē, lai tā kā ietu spērtu soli kopā jau tālāk un varbūt arī veidotu ģimenes. Un ļoti bieži ir tā, kad kaut kādu laika posmu jūs ejat kopā, kaut ko izdarat, mācības apgūstat, viens otru pieviļat vai naidu izdzīvojat vai, nezinu, piekrāpšanu vai nodevību vai fizisko vardarbību vai, nezinu, kaut kādu noklusēšanu, ko viens otram nesaka. Ir daudz dažādas lietas, ko jūs vēlaties kādu vēseles apgūt, un tieši ar šo partneri to arī darat. Kādas tev mācat iekšējo stiprumu, spēku, patiesībā jau viss tev māca kaut ko, lai kas arī nenotiktu un prātam neliktos dramatiski, viss tevi māca un audzē tavā iekšējā spēkā. Un tagad tas ir izbeidzies, šī mācība procesa ir izbeidzies, teiksim, tā kā klasīte ir noslēgusies, jūs vienkārši atkabina. Jūs vienkārši atkabina, un tieši šādi arī man bija ļoti skaista 20 gadus skaista laulība ar brīnišķīgu partneri, ar visu vienā personā, kuras pār nevarētu iedomāties, ka mēs varētu izšķirties. Nu, ne jau mēs, visi, bet ne jau mēs. Un tad, kad sākās šis ceļš man pašai pie sevis, tādā lielā dziļumā un ātrumā, kad man mamma nomira, un tajā gadā es sāku saprast, ka kaut kas nav riktīgi, nu kaut kas vairs nav. Un likās, ok, varbūt saistīts ar mammas aiziešanu un tā, bet tas tā nebija. Un es visu laiku mēs komunicējam un skaidri saku, kaut kas nav. Un vienkārši mums viss bija izdarīts. Mums bija 20 gadi nodzīvot, un mums bija viss izdarīts. Bija īpašumi būvēti un remontēti un pirkti un pārdoti, un bija matērija piedzīvota un izdzīvota, bērni, ģimeniskums, tas viss bija izdarīts jau. Kur likās, ok, un kā tagad, kā tālāk, nu kā 20 gadus kopā viens cilvēks, nu kā, protams, ka bail, un tad rodās visādas sētas, pirms tevi atkabina, tu izej visai gammai cauri. Bailes, eksistences bailes, bērni, viss žēlums, viss tev iet cauri, visa gamma. Un tas tā vienkārši notiek, un es brīnījos, nu kā, nevar atkam vienā dienā, nu pēkšņi vairs nav. Man atteica personīgi prāts, pēc tam man atteica fiziskais ķermenis, un tad es sapratu, ka, ok, joki mazi, nu šita nav spēlīta tagad, jā, tas nav vienkārši tā. Jo viss ir sakārtoti pakārtots. Viss ir sakārtoti pakārtots šajā dzīvē. Un tu kādu vēseles visu izvēlējies jau. Tu izvēlējies, tu šo partneri būsi 5, 10, 2, 3 gadi. Tu zini scenāriju, tu visu ļoti labi zini, tikai prāts to neredz un nejūt. Un tad viņam tāds, visu laiku ir, jā, bet dvēsele jau zina. Un ja tu patiešām dziļi savī tā kā apzināsies tā, tad saka, es jau zināju. Kāds no jums nojauš vairāk, kāds mazāk, bet parasti es jau zināju. Tāpēc, kad satiekamies priekš mācībām, zeme ir skola. Zeme nav atpūtas nams vai disko klubs. Zeme ir skola, kur tu nāc apgūt savas pieredzes, ko kā dvēseli esi izvēlējies. Un tieši tam tu satiec dzīvē cilvēkus. Sāpīgāk ir ar vīriešiem, sievietēm dzīvē attiecībām, kas veidojās, jo tur rodās piederība un vajadzība pēc tam kaut kādā veidā attīstās. Jeb ar bērniem ir grūtāk, jo tie ir tā kā, ģimenes iekšējais tēls, ja. Bet jūs arī satiekat Ansīti, Grietiņu, Pēteri, Mārīti veikalā, visu kaut kur jūs miedarbojaties katru dienu ar cilvēkiem. Un arī ar viņiem šķiraties, un tā kā jūs tur neko nesakat, jā, bet tā kā ar vīru jāšķirās vai ar draugu, vai negribās kaut ko, tad ir, kā tas var būt, kā tu taču izvēlējies. Protams, ka izvēlējies. Un interesantākais ir tas, ka tieši tajā brīdī, kad tu izvēlējies to savu vīrieti, tieši viņam bija tas, kas tev patika, lai tevi iekabinātu viņā un viņu iekabinātu tevī. Nu, piemēram,
Sieviete varbūt visu mūžu, nezinu, kaut kāda, un tieši uz to periodu notiek kaut kas. Vai nu viņa tur uzliek skropstas, vai, nezinu, uzaudzē svaru, vai nomet svaru, vai kaut kas notiek tāds, kas tam vīrietim galvā saliek to tēlu, ka, wow, viņš tā kā pievelk, vai, nezinu, es tagad paimprovizēšu diezgan muļķīgi, bet ideju jūs sapratīsiet. Iedomājies, tajā brīdī, kad tu savu vīru satiec, viņam, piemēram, ir izsists zobs, jā? Cita teiks, izsists zobs, un tu teiksi, baigi forši izskatījās, un vienkārši reāli to ir pievilkt tā kā magnēts, jā? Un tas ir tas, kāpēc viņš to zobu izsita, tieši tāpēc, lai arī tas notiktu tajā brīdī. Tas ir tā globāli tikai, lai jūs saprastu, kā tas notiek. Tur viss ir tik smalkiem diegiem, mīļie mīts, ka jūs ne no kā neaizmuksiet, neizvairīsieties, satiksiet, ko vajag, izdzīvosiet, ko vajag, un atkabināsieties. Un tieši tāpēc arī ir tā normāli, ka to vīrieti, ko tu izvēlējies pirms 10 gadiem vai 20, ka tev šodien viņu vairs negribās, jo tev jau 50, 70, 80% šī enerģija ir miedarbojusies, viņa ir izdzīvota, tev atliek šie pēdējie, un tad jau sāk lēnām kabināt vaļā. Tas tā apmēram 5 vārdos, 6 minūšu garumā, bet es ceru, ka jums bija vērtīgi apmēram arī no pieredzes stāsta sajust to, kā tad tas notiek, un jūs varat ar sevi salīdzināt, kā tad man tas notiek, kā es to izjūtu. Noteikti padalieties savās sajūtās, ierakstiet komentāros, un tie, kas arī ir savos procesos un iet šo ceļu pie sevis augšā, biolinkā ir grupa Ceļš pie sevis. Tā ir bezmaksas grupa, kur mēs viens otru atbalstam, uzdodam jautājumus, diskutējam, runājam, kur nav tabū tēma, kur tu vari būt tāds, kāds tu esi, ja vēlies, droši pievienojies.